Čau! Paldies visiem, kas pieteicās čempionātam 2024 un iesniedza mājas darbu. Bet vēl lielāks kompliments visiem pusfinālistiem. Apsveicam! Bet kas tad būs jādara pusfinālā? Jūs sagaidat 4 lieli uzdevumi. Šo uzdevumu aprakstos mēs esam parūpējušies par norādēm, kuras jums var palīdzēt smelties idejas un pildīt pašus uzdevumus. Un neaizmirstiet par bonusa jautājumiem, par ko var iegūt papildu punktus. Tieši tā. Un tagad aiziet! Pirmais pusfināla uzdevums – misija. Izšķiro pasauli. Sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu. Jums jāīsteno rīcības plāns, lai uzlabotu atkritumu šķirošanu skolā vai apkārtējā vidē. Tas viss ir jāiemūžina video. Tāpēc velkam ārā savus telefonus un aidā. Otrais uzdevums – klases karogs. Sadarbībā ar Tele2. Jums ir jāizveido karogs, kas vislabāk parādīs, kāda ir jūsu klase. Labā ziņa ir tā, ka tās klases, kuras iekļūs finālā, saņem savu karogu izdrukātā formātā. Tāpēc ir vērts pacensties. Trešais uzdevums – glābieties no krāpniekiem. Sadarbībā ar Sebbanka. Jums jāuzfilmē ziņu sižets par to, kā pasargāt savus tuviniekus no krāpniekiem. It īpaši omes, opjus un citus seniorus. Ejam tālāk. Ceturtais uzdevums – elektrodrošība skaidra kā bilde. Sadarbībā ar Sadales tīkls. Lai šo uzdevumu veiktu, jums būs jāliek lietā savas prasmes ar mākslīgā intelekta rīkiem. Un vienmēr atceries, ar elektrību neriskē. Nu ko, ķeramies pie darba? Šķiet, ka uzdevumi ir daudz, sadaliet pienākumus, taisiet grupas un rīkojiet sapulces. Mēs jums ticam, jūs to varat. Atcerieties, žūrijai patīk, ka iesaistās visi. Katrs punkts ir no svara, un jebkurš iesniegtais darbs, pat ja tas nav ideāls, ir labāks par neiesniegtu. Un, protams, jo radošāk, jo labāk. Pusfināls noslēdzas 21. aprīlī. Ar jums kopā bija Laura un Keita. Speciāli ČČ TV.